Labvakar visiem! Cik es atceros, mamma iedeva foršu vārdu Aleksis, un man ir ļoti sarežģīts uzdevums mēģināt ļoti īsā laikā iedot ceļamaizi. Vienkārši ceļamaizi. Es esmu kaimiņos šeit pat pāri Daugavai, Sudrabkalns. Naivais es, muku no sabiedrības, mēģināju paslēpties, nopirku vecu lauku māju, dzīvoju tur kā klosterī, katru dienu strādāju, pelnu savus tūznes, jūtos laimīgs no tā visa. Tad, kad es tur ierados, tur bija tādas kolhoznieku laika atstātas fermas, akā bija ielieta dīzeļdegviela, un tad es stāvēju, raudāju, un es domāju, kādam paurim, jebkam jābūt starp divām ausīm, lai atrastos drosmi. Ziniet, mūsu paudzē mācīja, ka pat spļaut akā, tas ir tā ļoti grēcīgi. Nu tā. Līdz ar to šobrīd ar to nodarbojos, ka vien likvidēja tās sekas, iznīcina tās fermas, veidoja skaistu vidi, kļūtos par to ļoti priecīgs. Pat kaimiņi atbrauc no Dunavas, vecs vīrs, tāds sirmu galvu, es viņu nepazinu. Viņš apsēdās pagalmā, sēž, skatās, tāds klusums, pauze, un pēkšņi viņš saka, jūs esat tādi malači, piecēlās un aizgāja. Es domāju, interesants vīrietis, iedeva man spārnus, iedeva iedvesmu un vienkārši aizgāja. Es sapratu, ka mums dzīvo blakām izcili, fantastiski forši cilvēki. Nu tā, kad iespējams, lai nenodotu viņus un nenodotu paši sevi, kaut kādā ziņā kaut kas ir jādara. Mans uzdevums ir tāds. Es mēģināšu palīdzēt jums atbildēt uz jautājumu, kas notiks, ja jūs kā kopiena, ja jūs kā sabiedrība klusēsiet. Kāds būs rezultāts? Man nav bijis pārāk daudz laika, lai pamēģinātu ļoti īsi un ļoti konkrēti izstāstīt, bet man ir 3 domas, ar kurām es mēģināšu jums padalīties. Pēc šīm 3 domām, tas, ko mēs izdarīsim, mēs mēģināsim, es jums iedošu varbūt kādu struktūru, varbūt pamētāsim kādas idejas, varbūt tas palīdz. Es saprotu, ka bieži vien, lai kaut ko ģenerētu, vajag daudz labāku noskaņojumu, vajag izgulēties visiem un vairāk laika. Varbūt būs vēl tādas iespējas. Bet tā kā pacietiet, es skriešu, runāšu ātri, izturiet. Pirmā doma ir tāda, kādas būtu sekas tam visam. Par sekām runājot, senos laikos, vismaz cik man atmiņa, omīte un opīte, kad dzīvoja laukos, ja fermā vai kūtiņā parādījās pārāk daudz žurkas, tā bija problēma. Žurkas līdi pat mutē, kāpa govīm uz mugurām, un tad ir tā, ka tā ir nelaime liela. Un tad ir metodas. Tās metodas plus mīnus ir līdzīgas, bet ir detaļās atšķirība. Piemēram, ko viņi darīja? Viņi paņēma mucu, noķēra vienu žurku un to žurku iemet iekšā mucā. Varbūt zinat, par ko ir stāsts. Un tajā brīdī, kad tā žurka tajā mucā dzīvojot ilgstoši, bez ēšanas, ir novārgusi, tad viņi dara vienu lietu. Viņi paņem iemet iekšā pilnīgi beigtu žurku. Un tagad šai dzīvajai novārgušai žurkai ir dilēma. Tā dilēma ir tāda, mēs savējos neēdam. Es negāju politikā, lai tagad kukuļus ņemtu. Es nekļuvu par uzņēmēju, lai ar kavējumiem maksātu algu, ko es esmu solījis cilvēkiem. Mēs savējos neēdam. Pēc brīža doma. Bet viņa jau ir beigta. Viņai jau vairs nekas nevar palīdzēt. Nē, es vēl dzīva. Es taču varu par kaut ko vēl pacīnīties. Viņai jau viss nav cerības. Ziniet, kas notiek? Viņa apēd to beigto žurku. Paiet brīdis, viņai ilgstoši nedod ēst, un tā, ka viņa ir ļoti izsalkusi, viņai iemet tādu pusdzīvu, novārgušu, jeb augumā mazāku žurku, bet dzīvu. Ziniet, kas ir ar to žurku? Viņai joprojām ir dilēma. Tas ir tā kā politikā. Atnāk kāds, viņš saka, 100 000 tavējie, ja tu lemsi šādi. Viņš saka, es nenācu politikā, lai ņemtu kukuļus. Bet viņš aiziet mājā, un sieva sāk teikt, klausies, mēs sen neesam bijuši atvaļinājumā. Mūsu bērniem pat jaunas apaus nevar notikt, tūlīt mācību gads jaunais sāksies. Un viņš stāv un domā, kā man tagad tik galā ar to, ar sievas pretenziju, bet ar manām vērtībām un principiem, kāpēc es vispār politikā iegāju. Uzņēmējiem tas pats. Viņš vienu dienu nesamaksā, viņš jūt, nav pretenziju. Neviens neiebilst. Varbūt pagaidīšu nedēļu, varbūt es varu pavilkt nedēļu nemaksāt algu, ko es esmu solījis viņiem. Un tās dilēmas viņas sāk lūst. Un zināt, kas notiek tajā brīdī ar to žurku? Tagad, lai viņu apēstu, viņai ir jānogalina, un viņa nogalina un apēd. Tas ir mehānisms, kā lauz dilēmas mūšos iekšā, mūsu vērtības, kuras mēs kladzenam uz priekšu, pakaļ un tā tālāk. Tās salūst. Tāpēc, ka tev mājā ir sieva, tāpēc, ka tev mājā ir vīrs, tāpēc, ka tev ir bērni, un tu sāc mēģināt attaisnot kaut kādas lietas. Tāpēc bieži vien vārdi vērtības ir bezvērtīgi. Jēdziens principi. Ziniet, kas ir principi? Tās pašas vērtības tikai plus sirdsapziņa. Ziniet, kas ir sirdsapziņa?
Tās ir kategorijas labs un ļauns. Tas ir kategorijas to mēs darām un to nekad. Tāpēc vērtības ir skaisti kladzināt, bet forši vērtības pārvērst par principiem. Tas nozīmē pievienot sirdsapziņas jautājumus. Lūk, ir darbības, aprakstītas darbības vārdiem, ieteicams ar ļoti aktīviem darbības vārdiem. Lūk, šo mēs darām, bet šo nekad. Nekad. Tad tu vari pateikt, šis ir principiāls cilvēks. Bet ja tu neesi šādus principus nodefinējis dzīvē, tad tavas vērtības tu nodosi ļoti ātri. Latvija ir mūsu vērtība, muļķības. Parādi principus. Parādi to, ko tavs sirdsapziņa saka, šo es darīšu un šo nekad. Tad mēs parunāsim. Un līdz ar to šai žurkai pēc tam iemet pilnīgi veselu žurku. Un ziniet, kas ir? Viņai nekādu dilēmu nav. Viņa momentā lec virsū un nokož viņu un apēda. Un tā, kad tas ir noticis, tad opīte ar omīti dara vienu ģeniālu lietu. Viņa pienāk klāt pie tās mucas ar kāju tā pastum, viņa apgāžās un žurka aizmūk. Ziniet, kas ir? Žurkas ir ļoti sociāls būtnes. Nu, ja ļoti cilvēcisko to visu procesu, tas notiek šādi. Viņi atgriežas pie savējiem un savējie, kur tu biji? Mēs skumām bez tevis. Kā tu droši vien ārzemēs biji? Droši vien tev tur bija grūti, bet tik labi, ka tu atbrauc atpakaļ. Tik forši, ka tu esi šeit. Un pēc brīža tās sociālās būtnes sāk pamanīt, ka savējie pazūd. Viena žurka pazūd, vēl viena pazūd, un viņi sāk uztraukties. Un ņemot vērā to, kāds tīkls viņu starpā, kā viņi nokomunicē, viņi ļoti ātri atklāja iemeslu. Kas ir iemesls? Iemesls ir šī žurka, kur ir kļuvusi par žurku lauvu vai žurku karali, tā to mēdz saukt. Un ziniet, no kurienes tas stāsts? Gudrais Salamans teica tādu frāzi: tauta bez vīzijas kļūst mežonīga un garīgi tukša. Ja citā tulkojumā rakstīts ir: tauta bez pravietiska priekšpasacījuma par nākotni kļūst mežonīga un garīgi tukša. Oriģināli armiešu valodā tas nozīmē trūt kā līķis. Tātad tauta, kurai nav vīzijas, valsts, kurai nav vīzijas, viņa ļoti ātri tiek galā savām dilēmām un salauž. Tātad pirmā atbilde ir tāda: ja mēs klusējam un neko nedaram, tad mēs dodam pamatu veidoties žurku karaļiem. Un tad nebrīnieties, ka būs apkārt cilvēki, kuri ļoti ātri salauzīs gan savas dilēmas, gan tavējās, un vienkārši pārvērtīs visu putekļos. Un tā kā putekļos kaut kas ir pārvērsts, tu vari pielikt epoksīdu sveķus un pielikt jebkuru formu, kādu tev patīk. Bet, lai kaut ko konkrētu būvētu, ir vajadzīgs kaut kas kā akmens un kā klints, kaut kas pamatīgs. Tāpēc mēs vienmēr vēsturē meklējam, saknēs meklējam šīs atbildes, kas ir tās lietas, uz ko mēs varam balstīties. Un līdz ar to tādi cilvēki, kuri balstās uz savām saknēm, viņiem ļoti viegli izveidot nākotnes bildīti, un viņiem nevajag lauzt dilēmas. Tātad pirmā atbilde: ja mēs klusējam, neko nedaram, tas nozīmē, ka mums nav vīzijas. Mums nav pravietiska priekšpasacījuma par nākotni, un mēs varam sākt lēnām trūdēt un iet pret savu sirdsapziņu. Rezultātā izaug lauvas, pa kuriem runā. Tas, ko tu sauc kangari, tas ir tie precīzi apzīmējumi. Tie ir tādi cilvēki, kas Andreju Pumpuru ir pārstājuši lasīt un sen aizmirsuši literatūras stundas. Nu tā. Tātad pirmā atbilde ir šī. Otrā atbilde, ja jūs interesē. Savā būtībā vairāk kā 20 gadi esmu kalpojis kā mācītājs un kā misionārs, braucis uz visādām Ķīnām, Nepālām, Kambodžām, Mjamnām, Kenijām un tā tālāk. Pavērot, cik dzīves sūra mēdz būt tā, pa īstam. Džungļos, kur kobras lien un visas tādas lietas, ka es atbraucu parasti mājās, domāju, par ko mēs te čīkstam, mēs dzīvojam ļoti komfortablā vidē, tev kafīņu atnes, ērtas, fantastiskas telpas, ļoti stilīgi, skaisti cilvēki patiesībā Latvijā dzīvo. Un man ir nācies iemācīties vienu lietu. Es piedodiet, varat uztvert to kā sprediķošanu, lai tā ir. Tajā mūsu pusē mēs vietējiem cilvēkiem pajautājām, kā mūs uztver, viņi teica par sektantiem. Es saku, klausieties, no manis pat sektanti baidās. Es esmu vēl briesmīgāks. Nu tā, ja kas. Nu, ja jums tas traucē. Tagad paklausies. Otra atbilde, kas notiks ar sabiedrību, ja tā klusēs. Dieva gars varēja no miljardiem vārdu, no miljoniem visādu valodu izvēlēties jebkādu vārdu, lai apzīmētu tādu vārdu kā draudze. Mēs šeit runājam par kopībām. Man ir kauns atzīties, ka es esmu tā kā bankrotējis, ja kaut kādā ziņā man nav izdevusies viena lieta dzīvē. Šādas sarunas nebūtu bijušas un nebūtu vajadzīgas, ja katrā Latvijas nostūrī būtu īsta draudze, jeb īstas kopienas. Dzirdat? Mēs tagad mēģinām radīt alternatīvu baznīcām. Tas, ko mācītāji nedara, to dara psihoterapeiti mūsdienās. Tas, ko viņiem būtu jādara. Tas, ko būtu vietēji baznīcai jādara, ar to nodarbojās biedrības, kuras veidojās. Amerikā, piemēram, ir nodokļu atvieglojumi baznīcām. Ziniet, kāpēc?
Tāpēc, ka valdība ir sapratusi vienu lietu, tā, ka tornādo uznāk, plūdi ir, ugunsgrēks sadeg, mājas iet bojā. Ziniet, kas ir? Valdība to nenodarbojas. Ar to nodarbojas vietējās baznīcas. Viņi uzbūvē jaunas mājas, iedod patvērumu kaimiņiem, pabaro cilvēkus, kas ir palikuši bez ēšanas. Mums ir vajadzīgs biedrības. Ko tas nozīmē tagad? Paskatieties, kāda ir otrā seka tam visam. Dievu gars izvēlējās tādu vārdu, lai apzīmētu draudzību, kopību, kopienu, kā tāds grieķu vārds eklesija. Ziniet, ko tas nozīmē? Eklesija burtiski tulkojās izsauktais no. Tas nozīmē, ka tur, kur bija pilsēta valstis, polises saucamās, tādas tā kā Līvāna, iedomājieties, mums ir sava valsts kaut kāda, un tagad, lai vadītu tādu pilsētu valsti, bija vajadzīgi godājami, cienījami cilvēki, kuriem mēs varam uzticēties, kuri varētu lemt, pieņemt lēmumus un bīdīt lietas. Šo kopību sauca par eklesiju. Tas nozīmē, ka tur bija vismaz 3 nosacījumi, lai tu varētu ietilpt šajā vadības orgānā. Pirmais, tev jābūt bija pilngadīgam. Otra lieta, tev jābūt bija pilsonim. Trešā lieta, tev jābūt bija bagātam, tas nozīmē 3 talantiem zeltu. Tas ir latviešu valodā, piedodiet, dafigā zelta. Un tagad redzēsiet, kāpēc tas ir svarīgi. Šādi veidi cilvēki bija aptuveni no 5 līdz 10% pilsētā. Visi pārējie bija svešinieki, ieceļotāji, vergi, sievietes un bērni. Viņiem nebija tiesības lemt. Un tagad skatieties, kā strādāja šie eklesija. Kad viņi savācās kopā savā starpā, viņiem visiem bija tas, kas saucās mūsdienās liturģija. Ziniet, ar ko tev asociējās liturģija? Es varu minēt. Kaut kādi procesi svētdienās tur, baznīcās. Īsto nozīmi grib zināt vārdam liturģija? Īstā nozīme nozīmē sociāli liederīgie darbi, jeb sabiedriski liederīgie darbi, precīzāk. Un ziniet, kā viņi strādāja? Eklesija sanāca kopā, veči sprieda. Viņi teica tā, klausieties, mums ar ekonomiku viss ir ļoti slikti. Visi tirgotāji brauc garām Līvāniem. Ko darīt? Kā mums izdzīvot? Otrs saka, tu ceļus esi redzējis, kādi te ir? Pa šādiem ceļiem ar saviem Ferrari, tad ir vairs kāds gribēs braukt. Tātad mums vajag salabot ceļus. Un ziniet, kas bija interesanti? Tajā pilsētu valstī neeksistēja jēdziens valsts kase, pilsētas kase. Neeksistēja. Tāpēc, ka viens vīrs teica, man ir idejas, es uzbūvēšu jaunu ceļu. Ziniet, kas par to maksāja? Viņš. Kāpēc viņš to ir spējīgs darīt? Tāpēc, ka viņš ir pilngadīgs, viņš ir pilsonis, un viņam ir, piedodiet, dafigā zelta. Un viņš būvēja ceļus, tā kā viņš uzskatīja par vajadzību. Otrs teica, klausies, bērni bieži slimo, mūsu pilsētā slimo bieži bērni, puncīši sāp, mammas sūdzās, ir asaras un sāpes. Ko daram? Otrs saka, klausies, tu to mūsu ūdens vadu, ko no svina taisa, tu esi redzējis? Man šķiet, ka ar to svinu kaut kas nav īsti labi. Man liekas, ka vajadzētu kaut kādu citu ūdens piegādi dabūt gatavu. Otrs prasā, kurš par to maksās? Viņš saka, tu zini, es vienreiz darīju, man nesanāca, es varu pamēģināt vēl. Man ir viena cita ideja – uzbūvēt vēdukus un no kalniem, jeb no kaut kādiem avotiem, te pie Līvāniem dabūt ūdeni svaigu. Un cilvēki teica, labi, mēs ar mieru. Un ko viņš darīja? Viņš uzņēmās savu liturģiju, tā ir viņa liturģija. Viņš darīja sabiedriski liederīgus darbus. Trešais teica, mēs rukājam, strādājam. Mēs esam tik ļoti noguruši, mums sen nav bijuši svētki. Mums vienkārši vajag kādreiz atpūtu. Mums vajag jautrību kaut kādu Līvānos atgriezt atpakaļ. Un viens teica, es labprāt to darīšu. Pasaukšu klaunus, aktierus, foršu mūziku es dabūšu. Bērniem uztaisīsim fantastiskus svētkus. Kurš par to maksāja? Nebija nekādas pilsētas kases. Maksāja viņš. Tas, kurš uzņēmās liturģiju, un viņu starpā bija īpaša kategorija cilvēku. Tos sauca tādā dīvainā vārdā, kuru neizdomāja ne Dostojevskis, ne mūsdienu psihoterapeiti. Viņus sauc par idiotiem. Ziniet, kā tulkojas vārds idiots? Tā ir privāta persona ar savu viedokli, bet bez atbildības un bez pilnvarām. Lūk, ko nozīmē vārds idiots. Tātad, ko es gribēju pateikt? Ja sabiedrība klusēs, tad otra rezultāts būs, mums būs pilna pasaule ar idiotiem. Ja tu to negribi, tad ir baigi forši uzņemties sabiedriski liederīgos darbus, paņemt savu liturģiju un saprast, kur ir tava kapeika, kur tu vari likt iekšā, un tas nostrādās. Šī ir otrā atbilde. Trešā ir interese? Vēl ir? Es esmu tālu no durvīm, es nevaru aizmukt, piedodiet. Tā, ka jūs varat ar asiem priekšmetiem mest un visā te var notikties. Otra lieta. Pirms kāda laika mani paaicināja piedalīties diskusijā, kur man bija ļoti pārsteidzoši. Es domāju, kāpēc man to vispār prasa? Un tas jautājums bija, vai krievi var sadarboties Latvijā kopā ar latviešiem? Tādās pilsētās kā Jelgava, Daugavpils, Rēzekne,
Tāpēc, ka bieži vien nesaka vārdu Jelgava, bet saka Jelgava. Un tad tas nozīmē, ka tur Rafa rajonā dzīvo milzīgs kvantums, kādreiz emigrējuši no Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas cilvēku, tāpēc, ka Latvijā nebija tik daudz darba spēka, lai tādu Rafu palaistu vispār. Tur tāda savstarpēja līdzatkarība tika veidota, un tagad rūpnīcas nav, bet cilvēki ir palikuši. Un tagad jautājums, vai mēs varam sadarboties? Un es tagad domāju, lai atbildētu uz šī tik sarežģītu jautājumu, man kaut kā jāpaštudierē. Un sāku studēt tās atšķirības, un es sapratu, man jāmēģina saprast, kāda ir atšķirība starp tiem, kas runā krievu valodā un latviešu valodā. Un es pēkšņi ieraudzīju, ka mums ir ļoti atšķirīgi kultūras kodi. Zini, kas ir kultūras kods? Tā ir darbību kopība, ar kuru palīdzību tur risini noteiktus izaicinājumus. Īpaši tos, kuris apdraud veselību, dzīvību un tavu sociālo statusu. Kultūras kods atbild uz diviem nevienkāršiem jautājumiem. Pirmais jautājums skan tā. Kā un kāpēc mēs visi kopā plānojam dzīvot šajā zemē? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums, kas veido kultūras kodu. Kā un kāpēc mēs visi kopā plānojam nomirt šeit uz zemes šīs? Ja tauta ir atbild uz šiem diviem jautājumiem, tad mēs varam teikt, mums ir savs kultūras kods. Ja mums nav savu kultūras koda, mums nav tiesība pastāvēt kā valstī. Es uzņemos teikt šo vārdu, tāpēc, ka es ik pa brīdi no Kaspara dzirdu, ka mēs varam pazaudēt šo valsti, bez ilūzijām varam pazaudēt. Tas ir cits, par to mēs parunāsim otrajā sadaļā. Aha. Es zinu pat, kur šim cilvēkam piemineklis ir uzbūvēts. Tagad, skatieties. Pateicoties Franču revolūcijai, kas notika, man šķiet, 18. gadsimta beigās, kas ilga 10 gadus, notika labas un ļoti sliktas lietas tur. Viņi radīja tādu jēdzienu kā civilizēta valsts, jeb civilizēta tauta. Un tagad radās jautājums, kuru tautu un kuru valsti var nosaukt par civilizētu. Un tad nonāca pie tādas slēdziena, jeb tādas definīcijas. Civilizēta valsts var būt tā, kura funkcionē kā kopums, kā kopība. Un kas raksturo to, viņi neupurē cilvēkus. Ziniet, grieķu valodā ir divi līdzīgi vārdi, jums ļoti pazīstami – etnos un demos. Etnos, mēs zinām vārdu etnogrāfija, pazīstat? Tulkojās ļoti vienkārši tauta. Bet kāda tauta? Visbiežāk šo vārdu lietoja pret tautām, kuras uzskatīja par necivilizētām tautām. Tās, kuras upurē cilvēkus. Un par demos, tas ir vārdiņš, no kā ir cēlies vārds demokrātija, kur kā kožļeni visi kožļā un izpļauj ārā neizdevīgā brīdī, kad garša vairs nav gana laba. Tas nozīmē tautas vara. Šeit jūs pierādījāt, ka tautai varas nav Latvijā. Es dzirdēju ļoti daudz stāstus, un tie ir labi argumenti. Tautai nav varas. Un tagad skatieties. Pēkšņi visi pamanīja, ka lielā daļa apkārtējo tautu neupurē cilvēkus. Pat letiņus, kurus uzskatīja varbūt par beidzamiem pagāniem, mēs neupurējam cilvēkus. Tātad mūs var saukt par civilizētu tautu, par civilizētu valsti varbūt vēl nākotnē. Bet ziniet, kas notiek? Uzstādīja jaunus kritērijus cilvēku. Viņi saprat, ka ir sarežģītāk dzīve. Pēkšņi viņi saprat to, ka par civilizētu valsti, civilizētu tautu var saukt to, kuru tiek galā ar izaicinājumiem. Kādiem? Bats, augstums un stulbs kaimiņš, kurš grib iekarot tavu teritoriju visu laiku. Ja tu spēj tikt galā ar šiem izaicinājumiem, kāpēc tu tiec galā? Tāpēc, ka tev ir savs kultūras kods, tev ir savs darbību algoritms, tad, kad ir izaicinājumi, apdraudējumi tavai dzīvībai, veselībai un tavam sociālajam statusam. Tas nozīmē to, ka tu tiec galā ar izaicinājumiem. Nāk ziema, un mēs mākam parūpēties par to, lai mājās būtu silti. Ir draudi no kaimiņiem, mēs taisam kaut ko, vai nu mieru līkstam, sarunas vedam, vai ieroču skaļam, da jebkā var, bet tu risini kaut kā. Pagāja laiks, un pēkšņi viss pamanīja, ka lielākā daļa tautu un valstu tiek galā ar izaicinājumiem. Tātad nepietiek ar šādu definīciju, radās nākamā definīcija, kuru tautu un valsti var saukt par civilizētu. To tautu un valsti, kura ražo līdzekļus, jeb tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var tikt galā ar izaicinājumiem. Un ja tu parunā ar senčiem, omītēm, opītēm, visbiežāk, ko viņi atcerās par Latviju pirms 40. gada? Ko atcerās? Ražojam lidmašīnas, rusabalta mašīna. Tad mums bija minītas fotoparātiņš, kaut kādas tehnoloģijas bija. Tad ko vēl? Lauksaimniecība vispār varēja apgāzt visu Eiropu otrādi.
Es atceros, es reāli satiku cilvēkus, kuri Latgalē gadiem visu laiku šķūnī krāja linus, un viņi nevarēja saprast, ko darīsim, bet intuitīvi turpina audzēt un turpina krāt, tepat Latgalē. Un pēkšņi viens ebrejs iet garām, ierauga tādu milzīgu Latgalē šķūni pilnu ar liniem, un viņš pa 1 miljonu latu nopirka uzreiz visu šķūni. Tas nozīmē, ka ģimene bija miljonārs vienā brīdī. Tas nozīmē, ka Latvijā mācēja ražot kaut ko tādu, lai celtu labklājību savējo. Tātad mums bija tādas spējas, tātad tajā laikā mūs varēja uzskatīt par civilizētu valsti. Kāpēc? Mēs ražojām līdzekļus, ar kuru palīdzību tik galā ar izaicinājumiem, tādus kā bats, augstums, sals un stulbs kaimiņš, kurš grib ietkarot tavu teritoriju. Un tagad skatieties. Mūsdienās par civilizētu tautu, lai uzskatītu kādu vai valsti, ir nācis vēl viens papildus kritērijs. Tā ir kopība, kuru neupurē cilvēkus. Jā, tā tiek galā ar izaicinājumiem. Jā, tā ražo līdzekļus, lai varētu tikt galā ar izaicinājumiem. Un pats galvenais, ka tai tautai un valstī ir savs kultūras un kognitīvais kods. Kas ir kultūras kods, jūs saprotat? Tas nozīmē darbību algoritms, ar kuriem jūs tiekat galā ar izaicinājumiem. Bet kas ir kognitīvais? Kognitīvais nozīmē uztvere, jeb domāšana. Tad ir domāšanas un uztveres kods. Tas nozīmē, ka tad, kad nāk piedodiet sūdi, mēs zinām, kā domāsim mēs un kā mēs risināsim savus izaicinājumus. Un tagad rodas jautājums. Kāds ir mūsu veids, kā mēs šodien, kāds ir mūsu kultūras un kognitīvais kods? Ja tā ļoti godīgi, es tagad būšu ļoti subjektīvs, lūdzu, varat padusmoties arī uz mani, bet man kaut kā vajag pamodināt jūs, jo man vajag pateikt, kāds būs rezultāts tam visam. Ziniet, kas ir? Kā mēs risinām problēmas? Aptuveni 500 līdz 700 tūkstoši cilvēki ir izceļojuši no Latvijas. Tātad, kad ir slikti, kā mēs risinām problēmas? Tinamies prom. Lūk, superīgais veids, tas ir mūsu kultūras kods. Jūs varat runāt par visādiem super baltu kodiem, bet ziniet, kas ir? Šī ir realitāte. Mēs patiesībā, šī ir mūsu kultūra, mukt prom. Otrs. Mēs dzīvojam atdalīti viens no otra. Viensētas tā ir spēcīga lieta, un pat viensētas savā starpā komunicē. Kad es pārcēlos uz Sēliju, es atceros, mēs pēc gada, kad bijām nomocījušies, mēs rīkojam kaimiņiem tādus mājas svētkus, pasaucām draugus, kaimiņus. Kaimiņi ļoti kautrīgi atnāca, jo katrs ir pieredzējis dzīvot savā maiņā, un te pēkšņi viņi ierodās pie mums, un mēs uztaisījām tur mākslas izstādi, dzējniekus, uzvārījām garšīgu zupu. Bija lieliska tikšanās, un es domāju, man ievadam vai kaut ko pateikt, kā mājas saimniekam. Un es stāvu un es domāju, ko lai es viņiem pasaku. Un pēkšņi es sapratu, ka man ir kaut kā jāatzīstās viņiem. Es teicu, ziniet, kas ir pirmā doma, ko es sapratu Sēlijā dzīvodams? Ir tas, ka es savas augstprātības un lepnības es baidos palūgt palīdzību. Senos laikos ne tu kartupeļus varēja novākt bez kaimiņu līdzdalības, ne tu māju uzbūvēt bez draugu un kaimiņu palīdzības. To nevarēja. Tas nozīmē, mēs bijām, pat ja viensētās dzīvojām, mēs palīdzējām viens otram, bija kaut kāda komunikācija savā starpā. Tad otra lieta, kā mēs risinām šodien problēmas, mēs izolējamies, ne tikai mūkam prom, mēs pastiprināti izolējamies viens no otra. Jo bagātāka valsts, jo lielāka labklājība, jo mazāk tu man esi vajadzīgs. Bet ka pazūd šī labklājība, cik ļoti tu man esi vajadzīgs. Jūs varat dzirdējāt atšķirību. Trešā metode. Mēs izklaidējamies, mēs meklējam anestētiķus. Ziniet, man prātā nāk Leonīds Brekšs. Es nezinu, vai jūs zināt, kas viņš tāds ir. 1935. gadā man šķiet viņš uzrakstīja izcilu grāmatu. Es tagad mēģināšu atrast. Jā, 35. gadā grāmata saucās Mūsu ģimene. Un es nolasīšu nelielu fragmentu no tā, ko viņš 35. gadā sarakstīja. Tas nav 2025. Tas ir 1935. gads, 5 gadi pirms vispār Latvija zaudēja sevi. Ievērot šo ciparu 5 gadi pirms. Pilsētnieku dzīves atplaukšana sāksies vienīgi ar to laiku, kad no pilsētām nozudīs miljonu izpriecu lokālu, 100 kino un citu laika sišanas un gara sagandēšanas vietu. 10 kafejnīcu un krogu, neskaitāmie greznumu lietu veikali, neskaitāmie kosmētikas kabineti, kas tāpat kā visi minētie iestādījumi kalpo nevis gara un miesas stiprinumam, bet gara un miesas pēc iespējas pamatīgai sagraušanai. Un visi tie nemināmie un neuzskaitāmie iestādījumi, kam nav nekādas
nozīmes tautas dzīvības un spēku uzturēšanā, bet kam ir vienīgi nozīme viņu graušanā un sagandēšanā. Ja pilsēta paliks tāda pati, kāda viņa ir šodien, tad arī rītu viņa ar savām alkām pēc greznības un dārgās dzīves būs vienmēr atvērtais tautas kaps, vienmēr jauniem upuriem gatavā neredzamā vilku bedre, vienmēr jaunu un nepiedzīvojušu un nenorūdītu siržu ievilināšanai izredzētās lamatas. Ja mūsu tauta neuzvarēs un nesavaldīs savu lielpilsētu, tad lielpilsēta nokaus mūsu tautu. Ja pilsoņi nemācēs atsacīties no pilsētās populāro prasību miljonu, tad viņam arī turpmāk būs jāatsakās no ikdienas dzīves būtnes pirmās tiesas un pirmās daļas, no savas jaunās audzes un savas ģimenes. Bet šī ir grūta cīņa, jo pilsēta māk nokaut raksturu tajos, kas viņai ir ilgus gadus bijuši uzticīgi. 35. gads. Jums jau nav liekas sajūta, kad tas cilvēks sēdēja kaut kur šeit. 35. gads. Man bailes bija šito izlasīt. Tāpēc, daragie, kas ir vēl pie izklaidēm? Kā mēs vēl risinām problēmas? Un šis būs sāpīgs. Es ļoti atvainojos 15 reizes. Vienkārši pacietiet šo jukušo. Es, kad biju maziņš, es mīlēju cepumus, arī tagad trakot mīlu cepumus. Un tad Selga ražoja cepumus, uz kur pa diagonāli bija uzraksts iespiests 17. jūnijas. Kurš atcerās? Kurš ir ēdis tādus cepumus? Jūs sapratīsiet, pa ko es runāju. Es visu bērnību nesapratu, kas tas pa datumu. Es reāli nezināju. Es domāju, kaut kas baigs foršs un skaists. Jo 17. jūlijā man ir vārda diena, un es domāju, 17. jūnijas arī ir kaut kas ļoti skaists. 17. jūnijas ir datums, kad padomju tanki ienāca Latvijā. Kāds izpūta elpu. Tā godīgi, paldies jums. Man ir fanu pulciņš šeit. Ziniet, kas ir? Oriģināli kā bija. Okupācija bija jānotiek dienu ātrāk. 16. jūnijā. Ulmanis to zināja. Un viņš ar padomu valdoņiem sarunāja. Var ne šodien, var rīt. Viņam prasīja, kāpēc? Viņš teica, mums šodien ir dziesmu svētki. Un dziesmu svētki beidzās ar dziesmu Gaismas pils. Tas nozīmē to, ka mums ir viens kultūras kodā ielikts spēks. Mēs, kad ir slikti, mēs dziedam dziesmas. Tas spēks ir nenormāli jaudīgs, bet viņš aptur tankus tikai uz vienu dienu, dargie. Pamodāties. Tad ir trešais iemesls. Jeb trešā lieta, kas var notikt, ja mēs klusēsim. Mēs varam uzskatīt, ka mēs neesam civilizēti, ne tauta, ne valsts, un mūs drīkst okupēt. Tas nozīmē, valsts taisa pašnāvību. Un esat pamanījuši, ka tad, kad mūs okupē, mēs pēkšņi cīnāmies par brīvību, mums ir ideja, mums ir vienotība, un mums ir atkal par ko kauties. Un tad, kad ir komfortabli, mēs kaut kā to aizmirstam, ka mums uzdāvināja kā dāvanu iespēju dzīvot šajā zemē, ārkārtīgi skaistā un ar fantastiskiem cilvēkiem. Es ceru, ka tas jūs kaut kā uzrunāja. Šo daļu varam noslēgt. Tas ir tā pamosties. Paldies jums! Tagad runājot par mums, es ceru, ka būs saruna. Bet pirms šīs saruna notiks, skatieties, lai mēs sāktu, man nav tādu baigot cerību, ka mēs visu tagad saliksim. Ļoti svarīgi, Ilze, jūs pamanī, es pēc tam Ilzē iedošu mikrofonu, un Ilze jums atgādinās, ļoti svarīgi ir parakstīt lietas, varbūt kaut kādas, ja jūs tam piekrītat. Tas ir viens mazs solīts, paraksts, tāds labs sākums. Nu tā, ziniet, pirms mēs to daram, ir 2 domāšanas veidi. Iespējams, ir 222, bet 2 man saprotam, tāpēc pa vienu bišķi maziņš ievads. Pirmo domāšanas veidu sauc problēmu rāmis, nosauksim to tā. Kurš zina, kas ir Hruščovka? Jūs zināt, kāda tur bija virtuve? Metrs reiz metrs. Un tajā mazajā virtuvītē sanāca kopā radinieki, izdzēra kaut kādu mēru, par ko sākās sarunas visbiežāk. Anekdots, tas ir labākajā gadījumā, tie ir ļoti kulturāli audzināti cilvēki. Ko pārsvarā runāja, kā jums šķiet? Pēc izdzerta mēra.
Par valdību, perfekti. Jā, arī tas, ko vēl? Par radiniekiem, kuri nav klātesoši. Aha. Par visu, ka trūkst naudas, ir netaisnība, vēl kaut kas. Kā jums šķiet, bērni dzirdēja šīs sarunas? Dzirdēja. Kā jums šķiet, viņi mācījās no tā? Un kā? Tas nozīmē, mēs viņam nododam kultūras kodu, kā risināt un tikt galā ar izaicinājumiem. Tas nozīmē, viņi iemācās visu laiku ģenerēt visas lietas, kas saistās ar problēmām. Un tagad skatieties. Pirms dažiem gadiem Latvijā parādījās pēkšņi ļoti īpatnējs jautājums. Kā atgriezt vīriešus atpakaļ bērnu audzināšanas procesā. Iesaistījās žurnālisti, iesaistījās mediķi, iesaistījās psihologi, uzņēmēji, militāristi, esoši un izbijuši. Visādi cilvēki. Bija akcijas visādas. Un es atceros, kad Liepājas pusē, tur Grobiņa, Pāvilos, tur tajā pusē parādījās kādi izbijuši ierēģi un arī esoši militāristi, kur salika galvas kopā. Un viņi sāka veidot tur izdzīvošanas skolas, vīrišķības skolas, pārgājienus, tēva, dēla, tēva, meitas. Un tad bija tāda dīvaina situācija. Vienu dienu mammas tiešā tekstā uzdeva jautājumu, kāpēc mūsu dēliem, priekš kam viņiem to vajag, kāpēc tādas ciešanas, kāpēc tās mokas. Ziniet, kā militāristi atbild šādiem jautājumiem? Nogājām 15 kilometru, uztaisījām patvērumu, uzkūrām uguni. Mammas saka, stop, jūs esat profiņi. Mēs jums uzticamies. Mēs zinām, ka tas, ko jūs darat labi. Bet kāpēc to vajag? Viņi pēkšņi kā vecs dators uzkārās, un tad viņi zvana man. Aleksi, tu vari tām mamām paskaidrot, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām? Es tā iesmaidīju, domāju, kāpēc man svešam vīrietiem stāstīt, ko vēl svešāki vīrieši dara pavisam svešiem bērniem. Es domāju, labi, noriskēšu. Rīgā Berga bazārā noorganizēja kaut kādu sajieta vietu un semināru sestdien 9 no rīta. Es braucu uz to pasākumu un es domāju, stulbāka pasākuma nav šajā pasaulē. Tāpēc, ka normāls letiņš 9 no rīta sestdienās guļ. Tā, tur neviena nebūs. Es atbraucu un man palika kauns, ka es tik augstprātīgi biju domājis. Tāpēc, ka auditorija bija pārbāzta ar cilvēkiem un ne jau kā vecāku sapulcēs, kur 5 somītes un 3 mammas sēž, bet tur bija vīrs, sieva, teica mamma un visa auditorija bija pārbāzta. Es sapratu, reāli Latvijā aktuāls jautājums. Un tajā brīdī es viņam uzdevu grūtu jautājumu, kuru es gribu uzdot arī jums šodien. Un tas jautājums bija tāds, kas ir tava problēma šodien? Viena drosmīga mamma pieceļās kājās un viņa saka, mans pusaudzis man ignorē. Es saku, paldies par jūsu drosmi, varat vēlreiz to pašu, bet par sevi. Es taču runāju par sevi, un visa auditorija smaida, tāpēc, ka visi saprot, ka viņi nerunā par sevi, bet par ko viņi runā? Ir idejas? Droši sakiet minējumus. Par sevi. Nevis par sevi, bet par dēlu. Mans pusaudzis mani ignorē. Viņa piepūlēja smadzenes, un tad viņa stāv un saka, mans pusaudzis mani ignorē un ar mani nesarunājas. Visa auditorija turpina smaidīt, tāpēc, ka viņi saprot, ka joprojām viņa runā par pusaudzi, nevis par sevi. Saku, dāma, skatieties, ir viens spēcīgs vārds, lai varētu visi pārējie saprast, ka jūs runājat par sevi, kas tas ir pa vārdiņu. Un visi saprata vārdiņš es, malači. Tad lietojam vārdiņu es, un otra lieta, ja jums parādīsies kārdinājums kādu super īpašības vārdu iebāzt iekšā, izmetat ārā. Ieliekat iekšā kādu kārtīgu, aktīvu darbības vārdu, nevis pasīvu. Ziniet, latviešu valodā ir pasīvie un aktīvie. Es nevarēju, man nesanāca, es mēģināju, šitos nevajag. Paņemiet kaut ko tādu jastrāku. Viņa stāv 30 sekundžu neveikla pauze, un pēkšņi viņa saka, es apvainojos uz savu dēlu un pārstāju viņu sarunāties, un tādas asaras. Visa auditorija nolaiza acis uz leju, un nevienam smaidiņa vairāk nebija. Es ļoti sacienīju šo sievieti, tāpēc, ka tas prasa mega varonību publiski kaut ko tādu pateikt. Un darba kontekstā cilvēkiem, kad viņi saka, mums ir problēma. Kāda jums ir problēma? Mums ir ļoti slikta komunikācija darbā. Kas jums tur ir? Mums ir ļoti slikta komunikācija. Varbūt labāk pateikt, es aprunāju kolēģus aiz muguras. Es ienīstu viņu liekulīgos ģīmus, tāpēc neju pat kafiju ar viņiem dzert. Šito es labāk saprotu. Atcerieties, eksistē jēdziens informācijas barjeras. Pirmā barjera vispār, kā slēp informāciju. Jebkurš cilvēks satiekas ar 3 dēmoniem dzīvē. Pirmais dēmons saucās bailes, otrs saucās slinkums, trešais saucās meli. Tad, kad tev kāds no 1905. gada mēģina paskaidrot visus sarežģītos procesus, tu skaidri saproti, ka viņš tev melo. Patiesība ir tieša un vienkārša. Tā vietā, lai pateikt, ka jums ir ļoti slikta komunikācija, labāk pasaka, es aprunāju cilvēkus aiz muguras un es pazaudēju viņu uzticību. Tā ir reāla problēma, šito es labprāt dzirdētu. Tāpēc
Man ir tas pats jautājums jums. Kā jums šķiet? Šajā visā kontekstā, ko mēs šobrīd runājam, kas ir tava šodienas problēma? Varētu kāds noriskēt? Tas ir par cilvēkiem, bet par tevi? Vismaz? Šī nav problēma. Šis ir medaļas un ordeņu vērts un aplausu arī vērts. Šī nav problēma. Šis ir kaut kas ļoti labs. Pamēģiniet nodefinēt problēmu, lietojot vārdu es un ko mēs nedaram. Ko? Skaisti. Labi, es neuzņemos atbildību. Šo te paņemam. Tagad skatieties. Šis nav viegli. Pirms kādiem gadiem, ja man kāds teica vārdiņu vīriešu pusmūža krīzes, varēja ieņirkt sejā. Man likās, man ir interesanta dzīve, aizraujoša mērķi, ir ko darīt un tā tālāk. Kad man palika mani 50, man noķēra visas iespējamās stadijas, kādas var būt. Sieviešu pēcdzemdību depresijas labāk saprat nekā šo jēdzienu vīriešu pusmūža krīze. Un tad padzīvojot ziedoņu mājā un pastaigājot pa mežiem, laukiem, kilometriem pa naktīm ar vēlmi, lai mani nosit, vismaz lai piekauj. Es manīju, ka pat meža dzīvnieki no manis muka prom. Ne nu piekauj, ne nu sita. Pēc aptuveni 9 mēnešu es ļoti precīzi varēju nodefinēt sev, kas ir mana problēma, kas ir mans dziļuma grēks dzīvē. Baigi bailīgi bija, nenormāli sāpīgi to bija pateikt, bet tajā brīdī, kad es sev to pateicu, man ļoti viegli piedzima atbildi, ko es gribu no savas dzīves. Jūs zināt, kas ir vīriešu pusmūža krīze? Tā, ka vīrietim ir sajūta, ka viņš dzīvo svešu dzīvi. Un otra lieta, viņa dzīves rezultāts ir 0. Citi veči 7 minūtēs tiek galā šitādiem jautājumiem, citi 7 gadus nevar tikt galā. Man vajadzēja 9 mēneši, kamēr man pieleca, un es varēju pateikt. Man palīdzēja vide, kurā es dzīvoju, un nogurušās kājas, jo es biju pārguris no staigāšanas. Tāpēc tagad man ir tas pats jautājums jums, es prasu tāpēc, lai mums būtu viegli atbildēt, ko mēs gribam. Paldies par atbildi. Es neuzņemos atbildību. Visbiežāk, kad es cilvēkiem jautāju, kas ir atbildība, ziniet, kādu atbildi esmu dzirdējis? Atbildība tas ir tad, kad tu esi atbildīgs. Skaists kalambūrs, un es domāju, pats tādu prātu piepūli vajadzīgi, lai šito nodefinētu. Kas ir atbildība, kā jums šķiet? Lai mēs saprastu, kas ir problēma. Labs. Labs. Un tagad atbildības kontekstā pasaki lūdzu, kas ir tas, ko tu nedari, ja tu tā to saproti? Tad es nevadu ko? Ko es nevadu? Tu tagad ļoti labi, ļoti labs, šitas ir labs. Ko tu nevadi? Ko tu nevadi? Tā bija tava atbilde. Tātad faktiski tas, kas būtu rezultāts šim pasākumam, ir tas, ja tu uzņem tos pretošanās vadību. Es pareizi tev sadzirdēju, ja tagad sākās. Lai viņi. Nē, viņi točni. Viņiem jau vairs nav izvēles. Dargie, labi. Skatieties. Es domāju, ka tu vienu atbildi tikko iedevi. Uzņemties pretošanās kustības vadību. Tev. Tagad skatieties. Es saprotu, ka ir baigi grūti un man nav daudz laika, un tāpēc es ļoti steidzos un varbūt kaut ko daru nekvalitīvi ļoti. Pacietiet. Ja runā par atbildību. Es esmu strādājis vairāk kā 10 gadu par personāla vadītāju dažādās vietās, kur bija jāizdomā atlases, apmācību un visādas novērtēšanas sistēmas. Cilvēki savos CV, kur raksta par sevi, viņi raksta tādus tekstus ļoti interesantus, copy-paste ieliek skaisti, kas skan, piemēram, no sērijas esmu komunikabls, ātri mācos, strādāju komandā, sadarbojos. Viss tas, kas vēmienu izsauc šitie frāzes. Vairāk 80% gadījumu tur bija teksts, man ir ļoti izteikta atbildības sajūta. Kā jums šķiet ir atšķirības starp atbildību un atbildības sajūtu? Jā. Redziet, bet cilvēki šo to nezina. Kā es to zinu? Tāpēc, ka strādājot ar skolotājiem, ļoti daudz strādāju skolotājiem. Skolotāji kladzina kā vistiņas bērniem. Esat taču beidzot atbildīgi, kad uz jums varēs paļauties. Bērni māja ir galva, jā, tūlīt sāksim pienākt pirmā neveiklā situācija. Viņi tikpat bezatbildīgi, kā viņi bija.
Mājās tēvs un mamma saka, taču beidzot esi atbildīgs, taču pieaudz, lai uz tevi var paļauties. Viņš taču kādas pretenzijas, jo viņi taču dārgos gadžetus pērk. Viņi taču visu nodrošina dzīvē. Protams, jā, tūlīt sākšu. Pienāk pirmā neveiklā situācija, viņi ir tikpat bezatbildīgi. Ziniet, kāpēc? Mūsdienās psihologi uzskata, ka pusaudzis ir līdz 26 gadiem. Viena iemesla dēļ. Tāpēc, ka cilvēka galvā ir tāda pieres daiva, šī te, kas attīstās pēdējā. Šī pieres daiva atbild par vissmalkākiem psihiskiem procesiem, ieskaitot valodu, kā mēs runājam, rakstību, kā mēs rakstam, un pats trakākais – empātija, kuras izrādās līdz 26 gadiem daudziem nemēdz būt. Tas nozīmē, ka mazi bērni, esat redzējuši, nokrīt lielveikalā, spārdās, ārdās kliedz, un mamma stāv tajā brīdī izmisumā un saka, jau bjuķi belodačņika. Tas ir vienīgais izmisums, kas iznāk ārā no viņas. Viņi domā, ka viņš mazais draņķis nesaprot to, ka viņš mani pazemo cilvēku priekšā. Viņi nesaprot. Viņiem nav tādu schēmu. Ha? Un bieži vien tas nozīmē, ka viņi nepazīst dzīvi. Un ka, ja viņi nepazīst dzīvi, tad mums ir jāiemāca to, ko sauc sajūta. Kā tas notiek? Kad ģimenē piedzimst maziņš bērniņš, mamma viņu pabaro, ko vecāki sagaida pēc ēšanas? Atraudzīņu. Tā bija ar tevi arī, ja? Tu taču to zini. Kad sīkais paaugās biku lielāks, ko tagad mēs sagaidām pēc ēšanas? Ka pateiks paldies un neatraugāsies, vai ne? Ja paaugās vēl lielāks, ko mēs tagad pieprasām no viņa? Izcili. Reāli, tā ir. Ja viņš paaugās vēl lielāks, ko tagad pieprasām? Tas jau bija pirms tām. Lai pats uztaisēs. Ja ir sava istaba, ko mēs pieprasām? Tieši tā. Pirms gulētiešanas, ko liekam darīt bērniem? Vēl svarīgāk par zobiem. Tas ir nenormāli svarīgi. Iedot buču un novēlēt vecākiem labu nakti un ideālā versijā pateikt, es tevi mīlu. Tagad foršie vecāki, pasakiet, kāpēc jūs to visu liekat darīt bērniem, atriebieties par savu bērnību? Kas ir ko? Ja vienkārši tā ir pieņemts. Ziniet, kas ir? Kas tur notiek? Tur notiek unikāla lieta. Man tagad jautājums, kā tev šķiet, kas notika ar tavu seju, kad tu pirmoreiz mūžā no savu mazuļu dzirdēji vārdiņu paldies? Jūs zināt, kas notika? Jūs starojāt. Istaba palika ļoti gaiša. Tur piepildījās pilns ar gaismu. Tas bija tik skaisti. Kā jums šķiet bērns to redzēja? Un kā vēl? Un tā, kad viņš to ieraudzīja, viņš saprata, mammai patika. Darīšu to vēl. Un jūs tikko viņam iemācījāt, ziniet ko? Ka tas ir kaut kas baigi labs. Jā. Un tā, ka, piemēram, sīkais nav iztīrījis zobus, viņš nāk tētim diedot buču un novēlēt labu nakti, un tu pēkšņi sajūti to elpu, kā jums šķiet uz sejas tas parādās. Un kā vēl? Seja ir vienīgais stimuls bērnam, kā viņš mācās. Jūs zināt, ko? Esat redzējuši govs un zirga acis, vispār dzīvnieku acis. Ziniet, ko cilvēks saka par tām acīm? Oh, cik skaistas. Kas tavas acis nav skaistas? Ziniet, kāda atšķirība starp dzīvnieku acīm un tavējām? Arī. Un ziniet, kas vēl ir impatnēji? Dzīvniekam ir zīlīte pa visu aci. Tas nozīmē, ka jūs pat nesapratīsiet, kā viņš jūtās. Mēs interpretējam viņu sajūtas. Kad sunīts vai vilks parāda zobus vai amerikāņiem smaida, jūs sakat, sunīts pasmaidīja man. Ha, naivais tu. Ja sunīts un vilks rāda zobus, nozīmē viņš parāda agresiju. Un pārāk smaidīgi cilvēki no Atlantijas otras puses arī rāda agresiju tādā veidā. Tas nozīmē nepārkāp mans robežas. Un tagad skatieties, kādas ir tavas acis atšķirībā no dzīvnieku acīm, no kurām neko nevar saprast. Tev ir ļoti daudz baltuma, ļoti daudz, zini, ko tas nozīmē? Ka katru mikrozīlītes kustību redz bērni, un viņi saprot, kā mamma jūtās. Un jūsu seja ir visa viņa pasaule. Viņi ir tādi psihologi, viņam nav citam laika, kā tikai pētīt jūsu seju. Un tā, kad tētim parādās šitā sejas izteiksme, ka viņš sajūt netīrīt zobus, sīkais tā paiet malā. Uj, tētim nepatika, laikam jāiet tīrīt zobi. Un ko viņš tikko iemācījās? Ka tas ir kaut kas slikts. Ziniet, kas ir atbildības sajūta? Man pēc visām padomu tradīcijām ir 2 dēli, puisīts un puisīts. Pieauguši veči izauguši. Un es atceros, jaunākajam bija kaut kādi 5 gadi. Viņš sadarīja baigos podus mājā. No sērijas ne ar to marķieru un ne pa tām tapetēm. Es viesistabā dusmīgs kā pūķis sēžu krēslā. Redzētu mani no malas, jūs teikt, šitas vecis nemīl bērnus, jo reāli tā arī izskatījās.
Un pēkšņi es redzu, mans mazais nāk pie manis. Viņam ir mikls acis, sarkana seja, un viņš vibrē no šausmām. Viņš pienāk man klāt, skatās man virsū un saka, tēti, piedod man, lūdzu, es vairs nekad to nedarīšu. Kā jums šķiet, kāda man nākamā reakcija bija? Tu izplūsti tajā brīdī. Tāpēc, ka tavs sīkais tikko iedevu lielāko ordeni, kā tu kā teici, var saņemt visu mūžu garumā. Viņš savos 5 gados sajūt atšķirības starp labu un ļaunu, baltu un melnu un kreiso aci atšķir no labās rokas. Jūs aptverat? Pieauguši cilvēki zina, ka darbs sākās 8:30, viņš ierodās 9:36 un pat neatvainojās. Jums iezvanās mobīlie telefoni sapulču laikā, un jūs pat nevarat piecelties un pateikt, lūdzu, piedodiet, ka es jums traucēju. Jo tas novērš uzmanību, un tas ļoti apgrūtina kaut kādu sarunu ar cilvēkiem. Es Ukrainā nostrādāju vienā uzņēmumā 1,5 mēneša laikā, novadīju 54 ļoti smagus apmācības procesus. Es biju emocionāli pārguris, jo katrā sapulcē kāds nāca 10-15 minūšu nokavēšanos. Kad nočīkstēja durvis, iezvanījās mobīlais, cilvēku uzmanība pārtraucās, un tev jāsāk to mācību dinamiku radīt no jauna. Tas ir grūts darbs. Tas nozīmē, ka dienas beigās tu velc spārnus kā noguris ērglis. Un vienreiz atnāca viena dāma, 45 minūšu nokavēšanos, nočīks durvis, un viņa tā dzer kafiju vēl tā. Es sapratu, ka lasīt morāli pilnīgi bezjēdzīgi. Es sāku ņirgāties, es piegāju klāt, es saku, kafija nav pakarsta? Nē, normāla kafija, kas ir? Es saku, zeķebiks tur negriež vienā vietā aizmugurē. Kas tie pa nepieklājīgiem jautājumiem? Visa auditorija smējās, visi saprot, ko es daru, viņai nepieleca. Skatieties, kavē visi, traucējamies kādreiz visi, nepildām solījumus visi. Bet mums mamma ar tēti iemācīja vienu lietu, vienkārši pateikt, lūdzu, piedodiet, ka es jums traucēju. Zini, kas tajā brīdī notiek? Beidzās jebkādi jautājumi, jebkāda moralizēšana. Absolūti viss zina, kāpēc tev pretī stāv unikāla būtne, kuru jūt atšķirības starp baltu, melnu, labu, sliktu un labo roku no kreisās kājas atšķir. Ziniet, kas ir atbildības sajūta? Tā ir spēja izšķirt labo no ļaunā. Postmodernais cilvēks nezina, kas ir ļauns un kas ir labs. Brauciet pie omītēm, uz laukiem, uz Latgali īpaši, un pajautā opim vai omei, tas ir labi vai slikti? Nogalināt cilvēku, tas ir tā normāli? Viņam nav tādu jautājumu, viņš saka, tas ir ļaunums. Mums vēl ir jautājumi. Es mēģinu pateikt, kas ir atbildība, piedodiet par šo moralizāciju. Ziniet, kas ir atbildība? Tā ir mana spēja izdarīt 100% savu izvēli, balstoties uz labā un ļaunā izpratni. Lūk, kas ir atbildība. Atbildība ir spēja darīt izvēles. Maziem bērniem mēs neļaujam tādas darīt izvēles. Ja mazajām ir 3 gadi un ziemā 35 grādi ārā, un es koridorā viņam paskatos virsū un saku, ko tu šodien vilks kājās, siltos zabaciņas vai krāsainās zandalītes, ko viņi izvēlas? Zandalītes visbiežāk, zin, kāpēc labi izskatās un viegli uzvilkt. Ja es kā tēcis ļauju darīt viņam tādas izvēles, esmu stulbs tēcis. Normāls tēcis šādus jautājumus neuzdod. Viņš paņem sīku, uzliek klēpī, uzvāk visu kuspat par vajadzību, uzliek 17 šālas un palaiž kosmonautu tādu visumā. Kad viņam ir 13 gadi, tu viņam uzdod jautājumu, ko tev nāk dzimšanas diena, klausies, ko tu gribi, lai mēs tev uzdāvinam? Nu kā jūs ar mammu lemsiet, tā būs labi. Un galvenais, mēs zinām, ko viņš grib. Nē, tu pasaki, ko tu gribi, lai tev uzdāvina. Nu kā jūs lemsiet, tā būs labi, es jums uzticos. 3 gados viņš bija gatavs jebkuru stulbu izvēli darīt. 13 viņš jau tā izvairās. Kā jums šķiet, ko jūs darat 30 gados? Nedarat izvēles nekādas, kā valdība lems, kā priekšnieki teiks, kā likuma devēja sarīkos lietas, kā Covids bīdīs, tā būs. Sadzirdējāt mani? Tas nozīmē, ka mēs esam atteikušies būt pieauguši cilvēki. Kas ir pieaudzis cilvēks? Tas ir tas, kurš zina dzīvi, zina labo ļauno, un viņš spēj izdarīt savas 100% izvēles. Savas. Vai tu esi gatavs izdarīt izvēli, lai vadītu pretestības, kustību pret... Es taču vienkārši tevi atcerēšos. Tāpēc, ka tu ļoti labi atbildi iedevi. Labi, vai ir kāda vēl problēma? Tev ir jautājums. Man ir jautājums, vai tu ar savu nodarbību esi bijis kemā, varamā un tā? Ar ko? Nu, ar šo ļaunumu labā atbildības lekciju. Vēl nē, uzaicinu. Sarīko, es tur nevienu nepazīstu. Es baudu. Bet veselības ministrija vienreiz pasauca. Tie cilvēki saprata, ka viņiem vajag šo vēstījumu. Es sāku runāt un atnāk ministre ar kaut kādu savu asistentu. Viņa noklausījās
Un tur mēs runājam par atbildību tieši. Viņi saka, nē, es par to nevaru būt atbildīga. Tad nafik tu tur sēdi, visi skatās uz viņu ar tādu attieksmi. Kāpēc tu esi tajā amatā, ja tu nedari izvēles? Nu tā kā es to problēmu esmu redzējis. Jā, viņi ir. Man ir dīvains skaidrojums, bet es nezinu, vai tas jums palīdzēs. Ziniet, ka vēsture iedalās tādos posmos. Bija tradicionālie laiki, tad bija moderns, tad bija postmoderns, kurā mēs jau atvadamies. Un tūlīt sāksies metamodernisma laiks. Ziniet, kas ir tradicionālie laiki? Esi tu un es, starp mums neviena nav. Nevis tā, tu un es, starp mums ir Dievs. Tas ir tradicionālais. Tas nozīmē, ja tu man kaut ko apsoli, es zinu, ka tu to izdarīsi, tāpēc, ka starp mums ir varens liecinieks. Un otrādi, tas tieši tāpat strādā. Bet tajā brīdī ticīgi cilvēki pielaida kļūdu. Ziniet, kādu kļūdu? Viņi ļoti pārspīlēti sāka runāt tādu vēstījumu. Tu nomirsi, tu esi vainīgs, grēcīgs, tiesa, elle. Elle, tu vainīgs, tu grēkoji, tu vainīgs, tu elle. Ziniet kā, tur tajā pusē, Sēlijas pusē uz latgaļiem skatās tie liekuļi, viņi iet uz savām katoļu baznīcām, bet pēc tam nafik visu aizmirst un dzīvo tā kā vispār nebūtu baznīcā bijuši. Ja? Un šitāds vēstījums visu laiku bija. Kā jums šķiet, kas cilvēkiem tautā notiek, ja viņi dzird šādu vēstījumu, cik var? Un tad sāka meklēt atbildes. Parādījās dažādi domātāji. Un tad bija viens tāds ļoti interesants vācu ģimnāzijas direktors ar uzvārdu Hēgels. Viņam ir interesanta formula, tā kā tāds matemātiķis. Viņš teica, ir tēze, tad ir antitēze, un tas rada sintēzi. Un tagad piemērs. Ļoti vienkārši piemērs. Piemēram, tēze vārds viss. Kas ir antitēze? Malači, ziniet, kas ir sintēze? Progress. Un tagad cilvēki izdzirdēja vārdu progress. Mēs esam uzvarējuši nāvi, mēs esam ātrāk par elli, kāda tur tiesa, naivie. Un sākās moderns. Ziniet, kas ir moderns? Esi tu un es, starp mums neviena nav. Tevi savi bezapziņas procesi, man ir bezapziņas procesi. Ir kur rakt. Realitātē cilvēki sāka rakt un sāka pamanīt vienu lietu. Dzīve baigi sarežģīta. Baigi sarežģītā. Var vienkāršāk. Un tad uzrādās viens onkulis ar tādām mūsiņām interesantu žestu, ko viņš aizņēmās no seniem romiešiem. Un teica, es zinu, kā vienkāršāk. Robežas otrā pusē bišķi ar lielākām mūsām un pīpi rokā teica, man ir vēl labāks risinājums kā vienkāršāk. Letiņus izsūtam, šitos mēs likvidējam, šitos mēs pāraudzinam, šitos mēs jaunu nākotni būvēsim. Un sākās moderns. Tas nozīmē, ka cilvēki sāka būvēt vienkāršāku dzīvi, jeb utopiju. Un tad viņam nolika spoguli priekšā un teica, paskatieties, vācieši, ja jūs lasītu 20. gadsimta sākuma jebkuru britu laikrakstu, jūs vienmēr uzdurtos tādiem tekstiem, visneakurātākā, nevīžīgākā, neusticamākā tauta. Ziniet, kas ir? Vācieši. Un tagad vācieši piebarot ar tādu ideju, un pēkšņi viens uzrodās un saka, paskatieties spogulī, jūs esat izcili. Nevar būt. Nē, palasi, ko angļi saka par mums. Nē, bet jums ir zilas acis, jūs esat ārieši, jūs atšķiraties. Jā, kaut kas jau tur ir. Jūs esat baigi izglītotie pa 2-3 augstskolām. Nē, kaut kas jau mums ir. Jums ir tur pagātnē komponisti, jums ir filozofi. Ar to jā, mēs varam lielīties. Stāv skatās tai spoguli un saprot, nē, kaut kas jau mēs esam. Un kas šodien ir standarts uzticamībai, kvalitātei? Vai ne? Un tagad skatieties, kas tālāk notiek. Robežas otrā pusē viņi saka, klausieties, zemnieki, strādnieki, ja ne jūs, tie buržuji vispār nevarētu dzīvot. Nē. Kā cars saka tā, viņš tur Dievs zina. Nē, ja ne jūs, un viņi tais pufēnē savās tajos vatņikos stāv, un tā kautrējās bišķi, bet to saburzījumu vietas izlīdzina, vāļinkus tā bišķi ieloka. Jā, ja ne mēs, tie buržuji, neko. Un tas spogulīts rada baigo ilūziju. Pēkšņi vienā brīdī domājuši cilvēki sāk uzdot jautājumu, lai mēs dzīvotu vienkāršāk, kāpēc jāizliet tik daudz asiņu un kāpēc miljoniem jāiet bojā? Un pēkšņi gudri cilvēki sasita šo spoguli, kurš pārvērtās miljonus lauskās. Un, kad saulīt spīdē, tas bija tik skaisti un viss bija varavīksnes visos toņos. Un sākās postmoderns. Ziniet, kas ir postmoderns? Esi tu un es, starp mums neviena nav. Tu esi pārliecināta, ka tu esi sieviete? Tu esi droši, ka tev vecs runā, jo veči tik gariem matiem nemēdz būt. Tas nozīmē želantīns. Ienāk, tā. Varbūt arī nav. Un ziniet, kas ir? Atnāca 2 lielākās bailes pasaulē. Kad tās lauskas spīdēja, viņas bija sajūsmā par sevi. Jā, mēs esam kaut kas ļoti neparasts. Bet parādījās 2 bailes. Pirmās bailes
no sāpēm, un otrs bailes no tuvības. Mūsdienu skolā, jebkurš skolotājs, jebkura mamma un tēte, jebkurš skolotājs primāri ir mamma, tētis, vīrietis, sieviete, un viņi zina vienu lietu. Mēs to zinām visi intuitīvi. Ir tādas situācijas bērniem, kuras var atrisināt tikai vienā veidā, apskaujot viņu. Nekas cits nestrādā. Pamēģini mūsdienu skolā apskaut bērnu, pat pieskarties. Tas ir aizliegts. Redziet, tas ir rezultāts, tāpēc, ka ir bailes no tuvības un bailes no sāpēm. Bet ziniet, ir dažas lietas, kuras var notikt tikai tad, ja tu saskaries ar realitāti. Kas ir realitāte? Kā mēs saskaramies ar realitāti? Traģēdija un skaistuma pieredze. Tā kā mums ir traģēdija, tā rada bailes, un bailes vienmēr ir saistīts ar sāpēm, kuras mēs negribam. Un otra lieta ir skaistuma pieredze. Es esmu par skaistuma pieredzi. Tāpēc, dargie, paldies, ka šajā komandā ir cilvēki ne tikai, kas par cipariem ņemās, bet runā arī par skaisto. Nu tā, to vajag jebkurā gadījumā. Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!